Mani sauc Kristiāna Vaickovska, un mana profesija ir saistīta ar akadēmisko mūziku. Es pirmkārt esmu kordiriģents un mūzikas vēsturnieks, bet mana ikdiena ir arī saistīta ar to, ka man ļoti patīk realizēt tātad šīs idejas, ko vai es esmu izpētījusi vai kaut kur iedvesmojusies, un veidot arī savus konceptus, tas nozīmē koncertus un arī nu jau festivālus. Festivāls patiesībā ir izaudzis no viena konkrētā pasākuma. Šīs ir tādas, varētu teikt, pandēmijas labās sekas, jo pandēmijas laikā mums bija iespēja, tātad es pārstāvu biedrību Muzika Humana, kas ir mūziķu apvienība. Mēs satikāmies ar kopienu, kas nodarbojas ar skicēšanu, tātad Drink and Draw, un izdomājām izveidot pasākumu, kurā ir apvienotas divas šīs te nozeres, tātad skicēšana un mūzika. Un šo notikumu mēs nosaucām par samaņu, tāpēc, ka tas ir saistīts ar visām mūsu maņām, kā mēs uztveram ar dzirdi, redzi un, protams, arī ar taustu. Vispār viss ir saistīts, man šķiet, reizēm netik daudz ar kaut kādām tādām materiālām lietām. Tātad tas ir, protams, ir nepieciešams finansējums, lai kaut ko realizētu, bet es gribētu teikt, ka pats svarīgākais tomēr ir cilvēku faktors. Un tas cilvēku faktors, kādi cilvēki satiekās, kāda ir tā komanda, cik viņi ir uzticama, atbalstoša, un ka tu jūti, ka tur tiem cilvēkiem var iet līdz galam, pat ja tur nebūs kaut kāds šis finansējums, materiālais atbalsts, ka tas notiks. Un tu vienkārši paļaujies un plūsti. Pašā sākumā jau tāds koncepts, ka mums katram festivālam būs tēma. Un skaidrs tēma būs anatomija. Un tad es ļāvos sapņot tālāk, jo bija tā sajūta, ka šeit ir tas lielais atbalsts, un es saku, mums vajag jaundarbu. Mums vajag jaundarbu, un atkal jau festivāla uzstādījums ir, ka mēs veidojam tādu simbiozi starp dažādām mākslām. Un man, varētu teikt, ka tā tāda arī mana kaut kādā ziņā ambīcija un vīzija. Un es to biju iztēlosies, ka šī ir laikmetīgā deja. Tā ārkārtīgi ļoti to mirkli vienkārši spēja tā kā realizēt, jo nekas cits tas viss ir tā kā ielikts rāmī, mums ir jau kaut kādi jau izveidojušies arhetipi, kaut kādas tradīcijas, mums ir paredzamība, bet laikmetīgā deja tā ir brīvība. Un mūzika tomēr tā ir jau, ja sevišķi tāda pierakstīta, tā nav improvizēta uz vietas, tad tā ir kaut kāda tāda noteikta struktūra, kurā, protams, tur arī ir emocijas un tur arī ir kaut kāds mirkļa, tas tvērums, bet tajā laikmetīgajā dejā, un man šķiet arī, ka tomēr mūzika un deja, tas viss ir par to ķermeni un visu to, un tad laikmetīgajā dejā man šķiet ir tas uzstādījums, kad vai ne mēs neko tur mākslīgi neveidojam, bet ka mēs visu laiku tā kā ļaujamies. Izcils festivāla pieteikums, sākums, un es vispār nešaubos, ka tas turpinājums vienkārši, viņš vienkārši būs brīnišķīgs.